Labdien. Oh, what the fuck? Bļā, ko tu izvilki šito nevar likt? Lai gan Patreonā. Jā. Nevar, parādīs man arī. Jā. Šis būs, mums būs $20 sadaļa Patreonā. Un tikai tie ir šo Kārlis video Liepiņš noskatīties. stand-ups. Mans, pirms 10 gadiem Elbārds. stand-ups. Bļā, atsūtīs man, es neesmu skatījies. gads. Pagad tev. Tiešām. Jā, man pisās miķis. Tā tad mēs Kalvis. Mēs esam atpakaļ. Mēs esam atpakaļ. Šis ir stand-ups. Leģendāra komēdija. Viņi žonglē. Plus mīnus 100% no cilvēkiem to skatoties domā, ok, būtu diezgan smieklīgi, ja viņš jau būtu vēl nafīgi nomest pie zemes. Pietiekam. Izrādās tev video, ko man šantažēt, kad vien tu vēlēs. Mans 9 gadus vecais stand-ups ir nofilmēts. Un tas ir tas, kas man ir YouTube ielikts. Man ir vēl mājās pāris. Jebo. Jā. Bet mēs varam novērkt tevi, protams, jā, kā tu tur. Tev kauns noteikti būs klausīties, bet toreiz klausoties tevi kā čali, kur es vēl nepazinu, un vienkārši čalis, kurš nāk uz open miciem, man likās, šis būs kaut kad krūts komiķis. Un tad tu vienkārši... Tā bija pēdējā reize, kas bija uz stand-up gan jau. Tā, nē, diezoju. Tu pēc Amsterdamas tu biji vēl vai tad kaut Nē, pēc Nē, es biju šī kaut kad, nu, jo man nebija tās, man pēc Amsterdamas bija tās, nu, plus man jau tādā, nav tā, ka baigi patīk, pēc tam bija tās, man nav šis obligāti jādara, kāpēc es uzstājos. Es aizgāju vēlēšanā, lai nav tā, ka ķipa, bija pēdējā, ka es pilnībā nobombīju Amsterdamā tās, es biju vēl uz 6 open miciem. Kāds tur bija beigās iemesls tev, tā kā tu negribēji bombīt vienkārši, vai tu negribi strādāt? Nē, nu, plus, kad, nu, kopumā man nepatīk tas, ka tev uz laiku tie paši joki jāstāst. Tagad, ja Amsterdamā vai visos, ka bija tā kā maksas pasākums, man bija tas, bet es jau stāstīju 2 nedēļas pēc skaitas šos joks. Ko jau tur cits cilvēkiem šau, es kaut ko jaunu izdomāju šodien. Es tur skatos tās, es vispār nav tagad sagatavos, tagad noplēstās, iesāku joku tās, man bija labs ievads, bet es neatceros, man nav punchlines izdomāts, es to apjēdzu, tagad teikumu vidū, tas fuck it. Man open mic, kas jau pohuju. Nē, nu, ko tā maksas pasākuma. Nu, tāda damēs. Kas no maksas pasākuma bija pa 5 latiem cilvēku atnāk, bet tāpēc. Bet es negribēju to pašu joku stāstīt. 5 lati bija pirmā naudas summa, ko es saņēmu par pirmo, tā kā, nu, par stand-upu pirmo reizi dabūju 5 eiro, un es domāju, 5 latus. Es dabūju 10. 10? Jā. Jūs sadirsmi. Bet es dabūju ļoti Liepājā, tas bija. Tajā, ka pīpēt ar cigiņas iekšā tajā. Pirms tevis. Jā. Mums šodien netīšām liela diena, kā atklājās tev dzimšanas diena. Tad paldies, ka šajā skaistajā dienā atnāca. Nu, hei, es nevaru iedomāties labāku dāvanu dzimšanas dienā, kā aizstāt Edgaru Bāliņu. Jā. Tā ir liela diena, un tāpēc tā ir ola tagad. Podcasto fonā mūsu 7-1 spīšu Somija. Jā. Par podkāstu viesiem un dzimšanas dienām man ir arī bijusi vēl, šī nav pirmā reize, kad atnāk viesus un viņiem ir dzimšanas diena, un es to nezinu tajā brīdī. Man ir bijusi vēl vienreiz tāda reize, kad mums bija ar Rudolfu Kugrēnu, bija tāds podkāsts Paga ko. Un mums viesos, viena no pēdējām epizodēm, kas mums bija iespējams mūsu sagrāva. Mums viesos uzaicināts... Kā šis beigsies. Viesos bija uzaicināts Viesturs Kairišs. Un viņš atnāca uz Brīvības ielas to studiju, mēs tur ierakstījām sarunu, viņš piecināts, viņš pasaka, pārsteidzoši labi jautājumi, tur tā kā aiziet prom, viss kārtībā. Un tad pēc tam es ar kaut ko sarakstu, es saku, es biju Viesturs Kairišs šodien, jūs apsēsat viņa dzimšanas dienā? Fuck, nē. Viņš tāds liels kungs savā dzimšanas dienā nāca pie 2 fujakiem. Jā, bet tā kā... Un tad es jūtos tāds, fuck, mēs viņu neapsēsam, tas tik stulbi, kā tā mēs varējām šo palaist garām. Bet piemēram, šodien man arī bija vairākas reizes tāda situācija, kur man ir jāpiemina, ka man ir dzimšanas diena. Nu, sakarā, piemēram, prastu, ko darīs vakarā. Veiklā, lai dabūtu 15% atlaidi. Jā, piemēram. Elvī to 15% atlaidi, ja tu iepēc ar dzimeni. Nu, jau man tur pensionāra atlaidi būs. Bet ir stulbi tā kā pateikt, nu jā, man šodien dzimšanas diena. Un tad izklausās, ka tu gribi pretī kaut ko tā kā iegūt. Uzdāni kaut ko. Bet es nekad neapvienošu, ja man neapsveic, jo pirms tam bija, kas bija sīgāks. To meta dzimšanas dienas, ja man draugos vēl veika, tu ieeji. Un jau šau, tu vienīgais sociāla mēdīja, ko visu lietoju. Bet tagad tev izmet Facebookā laikam, bet neviens jau nesēž Facebookā. Tā kā man neizmet kaut kādā Messenger vai WhatsAppā vai TikTokā, kad jau tev dzīmēn. Es nezinu, vienam dzīmēn izmantot. Pārsvarā es biežāk uzzinu to, ka cilvēkiem ir dzimšanas diena, tad, ja viņi paši storijos liek to, ka viņiem ir dzimšanas diena. Paldies jums visiem par apsveikumu. Tas ir labs, jā, paldies visiem sveicējiem un kas taisās sveiki. Kaut kas bija tā ielūdz. Es kategorijā atsakos kaut ko tādu likt. Tas ir ļoti Facebookā vienīgais, kas sveic, ir cilvēki, no kuriem Messengerī vienīgā ziņa ir reizi gadā apsveic dzimšanas dienu. Un cilvēki, kurus es pat nezinu, kas viņi ir. Un viņi jau man kaut kādas konstanti 10 gadus vienkārši. Vienīgā lieta, kas ir, dāvi apsveic tev dzimšanas dienu. Es domāju, ka tie random cilvēki, kas uzraksta, kuriem man pilnīgi nav nekāds kontakts.
viņi katru, ne jau viņi man reiz gadā tikai vienam cilvēkam uzraksta, randam cilvēkam. Tas nozīmē, viņi iespējams katru dienu apsēžās no rīta, viņiem rīta rutīna. Tā kā, kam ir dzimšanas diena? Un tagad man ir 10 draugiem Facebookā. Nu, tad es visiem aizrakstu. Jo man ir cilvēki, kuriem nekad nav bijis kontakts. Nu, varbūt pirms 10 gadiem vienreiz. Un viņi turpina vienmēr rakstīt, kā, vai uz sienas, vai privāti atsūtīt. Uz sienas? Toletē? Uz Facebook. Man tieši pagājušā dzimtenē bija Facebookā, man liekas, tieši 3 apsveikumi. Mēs bijām no Taņuhas, mēs bijām no Jāņa Krevits un vēl viens no Belēviča kaut kas tāds. Tā kā viss šāda veida čau man apsveikts. Tur ir labu draugu kompānija. Vidēši, ka vienīgām viss viens pēc otru tāds viss, ja šitie man čomiņi. Mani Taņuha neapsveica, tā kā. Nu, vēl jau diena nav beigusies. Varbūt, jā, kad viņa pamodīsies. Jā, nē, viņi jau tagad nedzer vairāk. Jā. Viņi ir... Jā, es arī. Nē, viņi patiešām nelēt. Viņi ik pa laikam atsūdo 7 mēneši, 9 mēneši. Nu, viņi tagad vidā strādā, viņi tagad savākusies. Viņš ir ko viņi dara visu dienu, jā. Viņi gatavojas vēlēšanām. Jo savā ziņā labi viņai nepateiks, ja tev ko, teiksim, tu dzējies visu mūžu, tev 57 gadu, tu nav ko nobukājis. Tad, kad tev nav jāies atmest tiešām, tev palikuši, kā, ja tu atmet, tev būs 15 gadi, kas būs kā, tev smaga dzīve, jo tu neesi ko iesācis, jo tu buhāji, un tev skaidrā jāizdzīvo. Vai tu nobukā vēl 6? Sabojāt veselības, ticamāk, ja arī ir, un tev jau tās sekas, kā, kaut vai viņas tev nenogalina, viņas joprojām tu turpini sajust ar viņiem, un plus tu vairs dzīvē nejūti asumu nekādu. Ja nu viņi izvēlas pievērsties profesionālam sportam, 57 gados. Jā, jo var savākties, sāks kačāties. Vai bet iedomājies, cik noderīgi būtu, ja būtu profesionālā sporta līgas pēc 50. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būtu kaut kāda... Bomžiem. Nu, nē, cilvēkiem, bet piedalās tikai tie, kas ir pēc 50. Jo tas nozīmē... Nu, Senioru olimpiskās spēles. Senioru olimpiskās spēles, jā. Ne, viņiem ir līgas, bet viņās nepelna miljonus beig cilvēkiem. Bet man izmetu šos video, kas spēlē 80 plus basketbolus. Kas īstenībā inšīs, jo tev cits skills jāizmēr. Tu nevari spēlē balonu? Viņi spēlē bumbu, lēnāk nekā vidējais cilvēks. Plus tu spēlē čaļi un sievietes kopā, jo tajā vecumā tev nav tik liela nozīme, ja pa spēkam tu neies to postā. Šis mēs paskatās, bija šī inšīks. Tu bija viena oma, kam bija kaut... Viņam visam 8, vai viņam izstījās 80 plus. Bet tā viena oma bija veselīgi dzīvojas, viņa vienkārši daudz ātrāk par visiem. Vienkārši sāk viņi pamāna, ja būs tās 2 soli. Manā ātrumā, kas ir lēni, viņiem tāds zībens aiziet. Neviens to sievieti nevarēja nosakt. Skaties kaut kādu video, kur bija sacensības, kur 100 metru sprintā skrēja 70 gadnieki, 80 gadnieki un 90 gadnieki. Viņi tā kā, vienā grupā skrēja, bet katrs cīnījās savā grupā pa 1. 2. vietu. Un beigās 81 gadīgais noskrēja visus arī, arī 70 gadīgais. Pie finiša bija tā kā sistēma, pie kuras viņš slēdza pēc tam slēdza respirators. Ja vajadzēja fotofiniši, paga, kurš vinnēja tāds? Ar šo te bļēs staiguli. Es šodien, es minos epizodu, es minos velospēdu, biju aizdomājies, es skatījos uz ielu, bet tu īsti nefunkcionē to savas domās. Un es minos, man blakus ir tās rītens iet, un pēkšņi, kad pagriežās uz manu pusi, man tāds, baļā, ko tu pisies? Es paskatos, tas bija daļa no rītēņa, tam, kas stumtos ratiņus tam invalīdiem uz ielas. Es domāju, es domāju, ko tu, nē, nevis kārtībā, es atvainojos. Es nepareizi skaidrs, bet tāds, viņš kaut reizes viens stumjās tavā pusē, tas, baļā, tā bija, nā, es labi tev sanāk. Cik daudz viņam būtu jāizdara tam cilvēkam, lai tev būtu, kur tev būtu līnija? Lai paliktu dusmīgs? Jā. Mums bija, ka mēs mācījāmies, tu mācījies alternatīvajā, vai nemācījies? Ne, tu mācījies. Vienalga, mums bija skolā paņemt, bija ģimnāzija. Vienalga, mums bija 6. klasē, vai kad mūsu skola paņēma 2 invalīdus, bet man liekas, lai dabūtu naudu, lai liftu uzbūvētu. Jā, ka mums to liftu uzbūvēja vienam cilvēkam. Kas labi. Vai tie nebijāt jūs? Nē, bet viens bija ratiņkrēslā, tāds apaļīgs čalis, tāds ļoti lādzīgs. Un otrs bija tajā stumjamajā, viņš bija ļoti ļauns, un viņš uz visiem spļāva. Tā bija viena lieta, viņš spļaudījās cilvēkiem. Iemēs viņš ko tu ej? Tas, ko tu ej? Viņš uzspļauj. Yeah. Un viss skatās, un ko tu nevari viņu piekaut. Viss viņa... Tu vari iespērt viņu. Nē, tu nevari neko iesākt, jā. Bet viņš jau mūsu sētā dzīvoja arī. Viņš bija blakus man mājā dzīvoja. Mēs vienmēr spēlējām sētā futbolu, un viņš arī gribēja spēlēt. Un viņš spēlēja, viņš stāvēja vārtos. Viņš sēdēja vārtos. Taisnība. Un tad bija tā, ka kaut kādi spēlētāji, tad, kad viņš bija nobesījis, ka viņš spļauj un visiem dirši virsū, dažreiz vienkārši tā kā ķipa
netrāpīja iekšā, gan arī tukšos vārtos, bet trāpīja viņam virsū. Un tādā veidā čaneloja to savu iekšējo neapmierinātību ar šo situāciju, kur viņš dara kaut ko, un neviens viņam neko nevar izdarīt pretī. Un tā kā kaut kad pirmo reizi, kad viņš gribēja stāties tā vārtos, visam bija tiešām grib. Viņš tā, jā, es gribu stāvēt vārtos, arī gribu spēlēt. Nu, labi. Nu, labi. Jā, pusi tu nevari atteikt. Bet, ja mums ir tieši 5-5 vienādi līmeņa spēlētāji, un es vēlos stāvēt vārtos. Nu, labi, tad viņš bija ratiņkrēslā. Nē, viņš nebija stumjam, jā, tajā, ko stumja. Jā, bet viņam, tajā laikā viņam bija viņš ar 2 kruķiem staigāja vēl. Es atceros, ka viņam bija tas stumjamies. Tad viņš tā kā šurp turp. Nē, viņš bija uz kruķiem, tā kā stāvēja. Bet man liekas, viņš bija viņam liels. Man liekas, bija viens saliktenis. Jā, tagad timiem. Nē, vai timiem kruķi bija. Nu, ķibē tas viens tas kopīšs stums. Viņš tas sēd ar šo ņēmās. Baltiņš Breaking Bad. Jā. Tam jau nebija nekas. Viņam bija kruķi. Bija, kā tu sauc, ne trieka, nē, pohuj. Bērni trieka. Man no sākuma likās, es nostījos, ka 4 sezonas likās, bija viņš labs aktieris. Es nezinu, viņš tiešām dzīvē tas slims. Viņš ir, bet bez kruķiem viņš tagad. Jā, bet izklausās viņš tāpat. Jā, close enough. Jā. Tā būs maz jāpieiet tēlā. Viņš viens no tiem, kas Moškvis lomā bēg iegājis, ka viņš jau tā kā intervijās tāpat izklausās. Viņš tiešām tā kā izcels aktieris. Viņš nevar iziet no lomas. Es domāju, ja visu laiku tā kā iet lomā, tagad tas, kas Joker tēloja, tam līdzīgi, vai tas, kas Elvis tēloja. Ja kaut kādā sagadīšanās iegāja tādā stilīgā lomā, es nevaru iziet no viņas laukā. Vai tu tēlo kaut kādu invalīdu, neiziet no tās lomas 2 gadus, tad gan tev bija viegli. Vai, teiksim, tu tēlo kaut kādu jauku cilvēku, kas visiem ziedo naudu, tad es ļoti ātri izgāju no lomas. Man nav grūti tā kā atstāties muguras. Jā, tā kā ir tas Daniels Day-Lewis, kurš viņš tēloja Lincolnu, filmā Lincolns. Un Linkolns viņš bija slims un visu ilgi tur gulēja gultā, laikam, dzīves nogalē. Viņu nošāva. Bet viņš bija slims un viņš bija gultā. Un tad viņš, tas aktieris, filmēšanas laikā, viņš neizkāpa no tās gultas. Viņš visu laiku tur bija gultā un runāja ar visiem kā Linkolns. Un otrs piemērs ir Jims Kerijs, Man on the Moon, kur viņš tēloja, kā to sauc? Andiju Kaufmanu. Jā, viņš arī režisors saka kat, bet viņš paliek tajā lomā. Un arī Andija Kaufmana ģimene atbrauca un tā kā runāja ar viņu kā ar savu dēlu. Bet tas, es nevajadz tiešām, bet tik ļoti vajadzīgs. Nu, tajā bija tā dokumentāla filma, kur Džims Kerijs to stāstīja. Viņš jau bija viņam palīdzēja. Vienkārši gan jau būtu kaitinoši, ka kāds visu laiku tēlāja. Un īpaši, tas Kaufmana ģimene, mans dēls miešās. Tas beidzas, kā viņš creepy mēģina, kā viņš izklausīties, man kā mātei. Tas ir super gara filmēšanas diena. Visi tajā komandā noguruši. Viens šitā te visu laiku kaut ko turpina. Tas bungām. Viens no viņa bitiem. Bet viņa vecāki teica, kad viņi vai māsa runāja ar viņu un teica, ka viņš tik ļoti bija iegājis tajā, pārņēmis viņa būtību, ka viņiem bija sajūta, ka viņi runā ar savu dēlu. Un viņš deva viņiem iespēju parunāt ar savu dēlu, brāli, arī tā, ka viņš bija miris, beigts un augsts. Tas apmēram tas pats, kas, ja tu varētu parunāt ar AI modeli, kas ir būvēts no... Tā kā bija uztaisīts Džordža Kārlina specials, tagad jau miris cik gadus, it kā par kaut kādām, es neatceros tematiku, bet iefīdots bija visi viņa stand-upi un tas, kā viņš runā. Un bija uztaisīts stundu garš. Jauni es neatceros, pēc kādiem gadiem, 3 varbūt. Viņam bija pat Trumpa joka un tam līdzīgi. Nē, es saku, es neatceros to tematiku, bet nebija, protams, tik kvalitatīvs. Bet ja es pārāk nepiepistos un pārāk detalizēti neklausītos, tad es varbūt arī man varētu apist, ka tas varētu būt viņš. Jā, bet tas laikās bišķi pat AI joks taisa no komiķa. Tā nevar. Tas ir kā bezalkoholiskais alus. Ja tu neesi alus dzērājs, tad tu vari paņemt bezalkoholisko alu un tev liktos, ka viņš garšo tāpatās kā alkoholiskais alus. Bet tu esi alus somaljē, tad tu nekad. Pusvienmēs ir dusmīgs, kad tu esi labs komiķis bijis. Un, ja mēs paņēmām tavus joks, uztaisījām jaunus, bet viņam jau mošku nepatika, es nekad tā neteiktu. Tas nav smieklīgs.
Tu nevari būt Bet, nu, labi, es Bet domāju, ka viņš diezgan neko daudz- nevar pateikt. Tāpēc Tas gan, jā. Bet vai nav tā, ka arī kaut kā diezgan daudz komiķi skatoties atpakaļ uz saviem jokiem, teikt, ne, es tā nekad neteiktu. Tā kā, nu, uz kādiem vecākiem jā, materiāliem. nu, tev būtu tāds, Es, tā kā, es tagad tikko video tas ir AI. Jā, bet tu neesi komiķis jau tāpēc. jā, tāpēc vai iespējams tu pats nevari būt pietiekami labs judge vai novērtēt to, vai tas ir tavs joks vai nav tavs joks, jo tu neesi objektīvs vērtētājs. Vienīgais plus-mīnus var teikt, šis man neliekas smieklīgi. Šajā es neteiktu, jo tas nav smieklīgi. Jā, Jā. bet cik daudz joku tev, es ticamāk, neliekas smieklīgi, pirms viņas neesi iztestējis par publiku, un tev nav tāds apstiprinājums, ka ne šis liekas smieklīgi. Jā, bet gan jau nevar ticēt uz laiku publikai. Jo man bija tas, kas pasaka kaut ko, un tas nebija tik smieklīgi. Vai, teiksim, pasaka kaut ko, tas nesmies, tas īstenībā bija, jums nav taisnības, bija smieklīgi. Tagad nevar beigt ticēt. Tāpēc ir jāizmēģina, tāpat kā pētījumos, tev ir vajag lielu to sample size. Tev vajag vairāk izmēģināt joku, 10 reizes. Ja viņš 10 reizes neiet, tad varbūt publikai nedaudz ir taisnība. Bet ir tādi joki, kur viņi nestrādā publikai, bet man patīk, piemēram, man viens joks, kurš īsti nekad negāja, bet viņš patīk tā kā idejiski. Kāpēc zirneklim ir 8 acis? Jo viņš skatoties visu laiku uz tiem tīkliem, viņam acis sagāja kubā. Viņam bija 2 ķipa. Bet viņš nestrādā uz skatuves kā joks, bet man viņš patīk, kā viņš varbūt nezinu, kā tvīts varētu strādāt. Jā. Plus par tavu tēmu, kukaiņu tēmu. Tas nav kukaiņas, bet ok, jā. Kas skaitās zirneklis? Arachnoīds. Wow! Zem, Tie visi zirnekļi veidīgie? Zirnekļi veidīgie, jā. Viņš ir vienā grupā ar kas tas ir, skorpioni, kaut kādas ērces. Posmkāji? Posmkāji ir Bet tas vēl lielāks, vēl kukaiņi un zirnekļi ir zem posmkājiem. Okay. Bet viņiem ir 8 kājas, 4 pāri kāju. Un neuzdot papildu jautājumus. Es nezināšu, vai Okay. Man nav nekāda iebilduma pret zirnekļiem. Ja es pamanu mājā kaut kādu no savas bučas nes laimi, viņi nav kaitīgi, tu nevari tā kā. Vēstules būs. Plus viņi apēd kaut kādu, teiksim, kaut kāds cits, ja tev kaut kāds sūd, kaut kāds blaktveidīgais sūd, viņi tādas ēd, tā kā īstenībā man nav iebilduma pamanīt. Tur mušas nešķiet. Mums vienkārši Latvijā tāda zirnekļa, kas Jā, kaut Austrālijā citādāk. Es ticu, ka jūs varētu ieraudzīt tādu zirnekli, kas negribētu iet tajā telpā iekšā diezgan. Melnā atrietne tev liek pie griestiem, tur karājas. Tas ir jau, Man bija vēl bērnībā arī no tādām, ar daudz ko vienkāršāk, lai būtu tas. Bet liels palvēni, kamēr viņi tā kā... Jā, spalvaini. Kamēr tev ir tāda stīga, ir tā viena kāja, vienkārši tāda stīga, tad tas nav nekas tā kā. Bet, kad viņam ir tāds, tur jau tāds kauls, tā kā ir teikt. Ja viņam ir skelets jau, sāks problēmas. Ja zirneklim skelets, tad viss tās. Es kaut kā netīšām, es kaut cēlu segu, un tur blakus bija kaut kas, kā es tos nevis, tam longlegi, tos fujeks, kā es sauc. Daddy longlegs? Jā. Mājas zirneklis. Nē, tas mājas zirneklis, tas ir garkaitētiņš. Jā, garkaitētiņš, tam kājām milzīgām. Es viņu tagad pamanu. Tā viņu sauc. Es jau aizsītu roku. Es nebūtu cits, vienkārši, kas abijos automātiski. Es paskatījos, kā viņš vēl dzīvos, viņam tā kā no 8 bija 6 lausas kājas. Viņš bļāva diezgan. Bet tas zirneklis, tāpēc nevar dzirdēt. Es iegūlēju, ja ChatGPT, es nedīšu no salauzas 6 kājas, viņam, vai viņš izdzīvos, viņš nodīs. Vai man ir jāzana vetārstam? Jā, man vajadzēja aizvest visu. Bet tas būtu kreizi īstenībā, ka ja zirnekļi tiešām nenormāli kliek tādā situācijā, bet mēs neuztveram to frekvenci. Kaut kāds kaķis vienkārši what the fuck, kas te kliedz, kas te nenormāli tā ārdēt. Kaķim vajadzētu dzirdēt to frekvenci, viņam interesē. Kāds jau dzied gaņā? Ja vien kaķi jau spētu runāt, viņi tā stāstītu mājās visiem kukaiņiem, kas tur kliedz vienkārši. Man liekas, ja kaķi mācētu runāt, viņus laiku teikt, iedod ēst vai ielaid iekšā, ielaid laukā, un tas būtu plus-minus visu. Bet viss beigtos ar kuce. Iedod ēst kuce. Vienalga tu čalis vai sievieti. Bet es esmu pamanījis sevi, labi, es pēdot jums, vai jūs esat suņu vai kaķu cilvēki? Tā kā man visu mūžu bijis kaķis, nekad nav bijis suns. Man laikam būtu jāsaka, ka esmu kaķis cilvēks. Es būtu minējis arī, ka tu esi kaķis cilvēks. Esmu uzaudzis gan ar suņiem, gan kaķiem, un tā kā esmu slings, kaķis ir diezgan autonoms. Tu palieli vienkārši uzliec kasti, un ja tu esi automatizējis dzeršanu un ēšanu, kā mums mājās ir, tad palieli viņš vienkārši dzīvojas. Šādi tad iznes kakas, bet suns tev jāvada ārā, un es esmu dzīvojis ar suni arī pilsētā, un tas ir piziet. Es pateicu sievai sen jau, mums nebūs suņa. Vienkārši, lai cik tu smuku suni redzētu, kā tu viņu gribētu, šķiramies. Mums nebūs suņa. Tas ir mūsu suns izmuka, bet man labi ziņas, es daudz gaļu nopirku veikalā, es uztaisīšu aktīvas. Kaut ko jaunas pamēģināšu šodien. Jo, ķipā, kas bija mazāks, man liekas, suņi daudz foršāki, jo, ķipā, viņi to klausa un tam līdzīgi to tā kā lojāli. Bet, man liekas,
ja tu pieaudz, tad būtu jāpies kaķi labāk, jo viņi, ķipā, tu visiem, tu paņem sunu, tu viņš šo mīlēs tāpatās, bet to kaķis, ķipā, ja tu būsi tāds kaitinošs, tu viņam nepatiks. Tev jānopelna tas, ka jūs čom būtu. Jā, tādā interakcijā ar suņiem foršāk, bet dzīvot un tā kā uzturēt kaķis labāk. Vai arī manā gadījumā neko. Ja es būtu viens, man nekā nebūtu. Man ir dīvainas attiecības ar manu kaķi, jo viņš katru kad es atnāku mājās, tad viņš ir rītīgi draudzīgs, viņš prasa ēdienu, bet viņš ir rītīgi draudzīgs, viņš vienmēr nāk pieguldīs blakus, un tā kā mums ir tādas, no visiem ģimenes locekļiem tuvākās attiecības. Man liekas, mums tev un kaķim, nevis tev un bērniem, bet tev un kaķim. Un viņa locekļi. Salīdzinot, labi, viņam ar mani ir vistuvākās salīdzinot pārējiem. Pārēktos. Iedzīvotājiem. Bet tāpēc viņš arī ir vienīgais man, kuram viņš uzbrūk. Viņam dažreiz viņam ir kaut kāds besis, viņš atnāk un es guļu divānā un viņš vienkārši pienāk pie kājas un ieķerās kājā un uzlec virsū kājā. Viņš nekož un neskrāpē nenormāli. Bet tev viņš ir kopš kaķēna vecumā? Nē, kad es sākāju kopā ar Ievu, viņš bija jau. Okay. Bet viņš bija pavisam maziņš. Viņam jāko 10, viņš vecs. Šos vecs psihosofs. Domāju, vēl izkojamies. Tā ir. Domātoši, bet nokuļi lielāks par man tāds. Es esmu diezgan lielāks, ja esmu cilvēks. Jā, un tad viņš garš stāv un trīc virsū, un tad viņš ar spilvenu stumi prom. Tad mums ir kaut kāda 3 minūšu etīze, kurā viņš nāk virsū un mēģina apiet apkārt, apskriet ar divānam no muguras, man uzlikt virsū un kaut kā līdzi. Tev uzlikt Benija Hila muzonu. Un tad viņš vienkārši nomierinās, aiziet, paguļ, pēc pusstundas atnāk un apguļās man blakus. Viņš ir dzēja. Viņš ienāk īstenībā saujā baldirā, viņš tāds skatās sev no sākuma. Ko tu bļā? Taču izklājās pēc tam labi, ķipā, samīļojamies. Taču neko neatcieks. Ko tad uzsmējās man, ķipā? Kas tas saskrāpētos? Jā, man liekas, tāpēc, ka mums ir tās tuvās attiecības, un viņš nāk pie manis, viņš var atļauties pret mani arī. Viņš zina, labi, es ar viņu varu. Viņam varbūt vienkārši vajag izplēsties kaut kādā brīdī. Viņš būtu dabā, viņš paskatās, kam taureni, pakaļ viņš dabūt nost to kaut kādu savu rašu, un tad varētu tā kā čilot, bet mājās viņam pamaz tās... Nav kaut kādas mantiņas tās... Viņš nespēlēs mantiņās par... Tā, es biju nopircis mūsu kaķim, mušai nepatika īsti, bet ja tā kā bumbiņa, kas kā ritenis, un tu viņu ieslēdz, viņu braukā pa istabu. Tāda kādreiz, ka viņš bija jaunāks, tad mēs tādu spēlējām, bet tagad viņš baigi reti ir kaut ko paspēlējies. Domāju, lielā kaķis smējās pa sīkiem, kas spēlējās obļa gols Somijai. 1-8. Nē, tas atkārtojums. Es domāju, ka mazie kaķi spēlējās mantiņām, un tie lielie tad, mēs vairs nespēlējām. Tev ir laiks pieaugt. Jo pieaugušie vairs nespēlējās, jā, ķibā. Apties, kāpēc viņiem tāds, es sapratu, šis nekad nebeigsies. Viņi vienkārši vienā brīdī laiks spēlējas, es varu viņu noķert, varbūt kaut ko izdarīt, un tad vienā brīdī viņi tā, man liekas, tā kā uz riteni kā skrien uz laiku, nekas te nemainīsies. Man liekas, spēcīgāks tas efekts ir tad, kad ir kucēns un lielais suns, un tad, kad lielais suns redz, kā kucēns noķer savu asti, un tad lielais tāds rītārds, tu tāds, come on, tev jau ir 4 mēneši, suņa gados tas ir daudz. Jā. Kā tev kādreiz bija tāds pasākums, ko Komedija Latvija bārā taisīja ar ierakstu, kur nāca komiķi, un tad viņi stāstīja. Tu stāstīji viņu stāstus. Jā, ko tu stāstīji? Jā, ko tu stāstīji. Jā. Un vai šis notikums, raidījums, pasākums turpināsies? Jā, šobrīd ir pauzīti ieturu, bet man ir plāns viņš pamainīt konceptu. Es iedvesmojos no viena YouTube komentāra, jo tas koncepts visu laiku parādās, cilvēki iesūta stāstus, un tad tie dalībnieki. Uz ekrāna parādās stāsts, un tad visiem ir jāmin, kuram tas pieder, un tad visiem uzdevums ir tā kā, tas nav manējs stāsts, un ķipā, lai tevi neuzmin. Bet ir rītiem tas šovs Would I Lie to You, kur tev ir jāpārliecina, ka tas ir tavs stāsts. Jā, piemēram, tas pieder kādam no viņiem, un tad visi tur tā kā mēģina pārliecināt, ka tas viņu. Un es domāju, varbūt kaut kā samiksēt, ka tur, es nezinu, 4 tādus, ka tu tā kā mini, tā kā saka, ka ir, un 4, ka nav. Bet, kas es vēl izdomāšu? Plus man tagad ir skola jāpabeidz, tāpēc man nav rokas pie īsu. Jā, tu biji sāk mācīties. Ko tu mācies? Es ceru, ka es pabeigšu psiholoģiju. Man nepatīk, tieši šī iemesla dēļ man nepatīk. Bet tu stāstīji, ka tu ja tu neesi par psihologu, tu vēlējies labāk manipulēt sievietes, tu teici. Tu saprast, kā viņas domā, vai labāk gāslēt. Nē, tāpēc es gribēju par farmakologu iet, lai es zinu, kuras šeibas lietot. Bet, es vienkārši 35 gadu vecumā sapratu,
ko es gribu darīt. Tāpēc man besīk, ka tā kā 9. klasē to prasa, vai izlemt tagad. Spāti, jā, kas tu gribi būt, tu noteikti zini, un visu atlikušo dzīvi izvēlies. Es tikai tagad... Jā, vajadzētu kaut kāds 5 gadus buferu gadus, kuros tu tā kā... Es neteikšu, buhāt 5 gadus. Kuros tu esi vieglais darbspēks, kurš var darīt visu kaut kādas random lietas. Tur tā kā pa 3 mēnešiem. Tad 3 mēnešiem vienā darbā kaut kur. Jā, tieši es piekrītu, jā, ka tev vajag ļoti plašu pieredzi, lai tu saprastu, nevis pat ne tik ļoti, ko tu gribi, bet ko tu točni negribi. Jā. Un tad es kaut ko izstrādājies, un tagad pienāks brīdis, tagad tev būs tas brīdis, kurā tu varēsi mācīties, koncentrēties. Ja man arī bija tā, protams, pēc vidusskolas aizgāju kaut kur mācīties, kaut ko darīt, tā kā beigās sapratu, ka es negribu to mācīties. Un tad, kad es izdomāju, ko es gribu mācīties, tad es sāku mēģināt to darīt. Es sapratu, ka es īsti nevaru apvienot to ar vēl dzīvi, darbu un vēl kvalitīvu mācīties. Un tad man nācās. Jā. Es domāju, ja es būtu bišķiņu vairāk zināšanām tajā brīdī, kad man jāizvēlas, es nekad nebūtu gājis kaut kādu vadības zinātnē. Tu būtu mācījies Bitcoin skolā. Bitcoin skolā gājis, jā. Fiks iemācījies. Jā, ja to smadzenes auga līdz 25 gadiem, tad ja mīnus 25 gados to es aptuveni izaudzis. Tad, ja kā bija 18 gados, ko tu vēlēsi visu mūžu? Man bija tāds kaut kāds augusts, es nezinu, LU tiesību zinātnes. Es domāju, ka vismaz pusi no jauniem studentiem izvēlās kaut kur, lai tiktu prom no mājām, no skolas. Tas brīdis, kad tu mēģini vienkārši izrauties ārā no skolas, tikt prom no tā kā kaut kāda, un tad vienalga īsumā, kur galvenais vienkārši ies vēl budžetā, vispār ideāli. Bija tas čels no mūsu klases, viņš nebija domājis mācīties, viņš beigās, labi, sēdēšu uz fizmatiem. Viņam bija vidēji jāzina, ko 4,2. Viņš nemācīja neko. No fizmata tā kā fizika un matemātika. Viņš kaut 2 mēnešus nomācās, tas tā kā insane. Tas knaps sekmīgs, ja tu aizies uz fizmatiem, tā kā max advance. Viņš vienkārši to kaut kas bija jāpieņem. Es arī pēc vidusskolas aizgāju. Tā ir tā lielā kļūda, ko daudz pieļauj, ka tu ej mācīties kaut ko tavuprāt vecāki grib, lai tu mācies. Jā. Vai arī viņi pat tieši pasaka, ko grib. Un es aizgāju uz enerģētika, elektrotehnika, uz RTU, kuras nepabeidzu vienu semestri. Jo es sapratu, ka ir absolūti fucking dīrsāji. Man tik ļoti nožēlojami jūtos. Bija kaut kāds viens pārbaudas darbs, kur es kārtoju 3 reizes un nevarēju. Es vienkārši tajā brīdī pieņēmu. Es vienkārši rakstu atlūgumu, es nezinu, ko tur dara. Izņemu papīrus. Un jā, pēc tam es sanāk tas pusgads nākamo nostrādāju pie tēva, un tad nākamo vasaru. Un pēc tam aizgāju uz kultūras koledžu mūzikas menedžments, kultūras menedžments ar specializāciju mūzikas menedžmentā. To es pabeidzu, un tagad cik 10+ gadi pagāja, un tagad izdomāju, man ir par maz ko darīt. Kas nav tā nav. Psihologs vai vienkārši? Gala mērķis ir savu praksi. Bet viņam 2 gadi jāmācās tikai? Nē, lai varētu praktizēt, ir 4+2. Tā kā 4 bakalauži, bet tu nevari vēl būt psihologs, praktizēt. Un tad vajag maģistru pabeigt. Un redzēsim. Bet tu esi, ka tu tūlīt pabeigsi? Šo gadu pirmo. Es domāju, ka gada laikā tas psihologs. Nē, tas nav masāžas kurs. Es gribu būt inčīgi, bet kāda fujeka pie tevis nāk? Vai sievietes? Man liekas, besīties pie tevis nāko cilvēku čīkstēs. Tu negribi psihologu? Tu esi nelaimīgs, jo tu esi bezdarbnieks un resns. Kā tu būtu laimīgs ikdienā? Tu esi nākot super resns, neko nedari visu dienu. Varbūt man mamma bija tāda, moša, bet, tu neko nedari. Kā tu bija neko nedarīt? Jā, vienkārši atrod darbu un beidz dzert. Bet varbūt Liepiņš būtu labs tieši šī iemesla pēc, ka tas ir specializācija. Es esmu nostudējuši pie Liepiņas. Tu būtu psiholoģijas pasaules doktors Hauss. Tu esi resns, tā ir tev problēma, 1000 eiro. Es visu tagad, viņš viņam ir vilkēdi. Es visu, šizoida aktīvais, tas, ko specifiskais, tas nekad nav nevienam. Šis būtu viņš, ja viņa būtu šis. Tas nav nekāds nevar šizoida aktīvais. Bet es esmu kaut kur dzirdēju to, ka psihologiem ir arī obligāti jāiet pie psihologa. Jā. Tāpēc, ka viņi uzņem tik daudz tās emocijas, ka viņiem vajag kaut kādu vietu, kur to visu izrēģēt ārā un izmanģēt. Tas ir... Es nebiju dzirdējis tādu iemeslu, bet man liekas, tas vairāk, lai tu redzētu darbībā psihologu. Tu nevari izmācīties skolā, tev liekas, ko dara psihologs, un tad atvērt savu praksi. Man liekas, tev jāiet pie psihologa, lai redzētu, ko nozīmē iet pie psihologa. Bet tā nav tāda pirmīta schēma, teiksim, tu sāksi, un tu ies pie savu psihologu, un viņš ies pie nākamā, un pēdējais iet pie Ainas Poišas.
Viņi sēž pirmīs augšā un tā kā Pie kuriet Jāni Poša? visi uz augšu maksā naudu Ainai Pošai. Viņi tā kā Tonijs Soprano sēž un Jā, nu es gaidu, kad man prasīs, tev jānopirk tikai šis te ziepju komplekts. Tad jādabū zem sevis vēl cilvēki. Bet nē, tā nav. Bet psihologi varētu kaut ko apselot. Kas būtu kaut kāda lieta, ko viņi varētu pārdot saviem klientiem? Nu, viņš nāk pie tevis, un tu katru reizi beigās tev ir 5 minūšu reklāmas pauze, kurā tas nu beigās, ko dot. Es atklāju to pa vaini. Tev ir tieši šitā kaita. Ai, laiciņš beidzās. Vēl stundiņā jāpaņem. Mums kritiskajā domāšanā ir kurs. Mums bija jātaisa šitas prezentācijas par kaut kādām pseidozinātnēm, visu kaut ko. Un man bija, mūsu grupai bija ēteriskās eļļas vai aromaterapija. Un tad ir cilvēks, kas izmācās par psihologu, un viņi ir tā kā, es esmu psihologs, un by the way, man ir arī aromaterapija. Ja? Un tad viņi ķipa caur psiholoģiju, un ļoti bieži viņi pat nav izmācījušies kā psihologi, bet viņi sevi tā sauc, lai gan viņi oficiāli nav viņam tāda licences. Un tad, ir iespēja noteikti to izdarīt, kaut ko pārdot, bet Bet, ja es, piemēram, ielikt internetā, ka telpas man ir, dīvāns tur ir, krēsls ir, ka es arī varētu, diezgan normāli 50-60 eiro var prasīt preizi. Daudzāk, man liekas, cik maksā? Tas ir 50 ir iesācējiem. Ir arī lētāk, bet tas ir tāds uz safe. Jo ir tādi, kas Latvijā krutākie top 3, nezinu, viņi kaut kādi, 120 par reizi prasa, vai gan jau arī vairāk. Jā, bet es teicu licences, bet ja es bez licences sāktu praktizēt, es varu sodu dabūt par to? Vai vienkārši tas nozīmē, ka man tas neskaitās augstu līmeņa? Gan tu nevari teikt, tu esi psihologs. Jā, tu nevari klaimot tā kā tā. Tu likt uz durvīm psihologs dāvis. Tas ir izstrādājums, tad es esmu tā kā... Jā, tieši tā, jā. Tu vari teikt, ka tu esi kaut kāds coach vai kaut kas tāds. Coach jau parasti ir coach. Jā, tā kā ar sviestu. Ja tu vari ielikt vienkārši vienu rīlu pēkšņi, jā, esmu coach un es coachoju cilvēkus un esmu motivators, viss šīdējas huiņa. Tas ir loģiski. Tas man teikt, ka esmu life coach, kas tā jau sketči, bet IGS un citiem var palīdzēt. Bet esmu life coach, un pasēs to video, viņam 20 gadi. 20 gadus priekš, es vēlos, lai man dzīvi iemāc čalis. Es izlasīju 2 grāmatas, un es tagad čīstu rītīgi varu palīdzēt. Zini, Jordan Peterson? Es izlasīju šo. Izlasu šo grāmatu un maksā man. Vai arī viņi noskatās YouTube'ā kaut kādus, tipo Psychology 101. Tu nav ko tu mācies kopā? Kas mācās par psihoterapeitiem, un tu tās jūs paši psihi esat. Tu nevari īsti palīdzēt, ja tu esi tādu nojūgusies. Nepiesaist bišķīkos dīvains cilvēks šī mācība. Man kursā ir īstenībā diezgan ok cilvēki, bet ir neko neminot vai mēģinot tā kā specifiski. Man ir bijusi doma kaut kādās attālinātās lekcijās, kad pasniedzies kaut ko saka, un tad kāds pacēl roku, man jautājums. Tad uzdod jautājumu pirmkārt tādā tonī, kur, man liekas, es pie tevis nekad dzīvē neiet. Tur, piemēram, man liekas, ka tev ir problēmas ar tevu. Tev nedara pašnāvībā, tas būtu stolbē. Jautājumi ir tā kā, tik idiotiski, ka es nesaprotu, jo ne visi, kas tur iet, ir mērķis, viņiem ir klīniskā psiholoģija. Citi iet pirmkārt uz kaut kādu, nezinu, militāro psiholoģiju vai kaut kādu bērnu psiholoģiju. Gan jau inžijā, ka tu esi tas, kas palīdz kaut kāds slepkavs, kad sēries slepkavu psiholoģiski, uztais profilu šiem cilvēkiem. Tas būtu gan jau, bet Latvijā nav tā, tāpēc nav tik inžijā, bet ja būtu Amerikā. Mums nav sēries slepkavs baigi. Pēdējos, kas bet noziedznieki, es domāju, ka tiem cilvēkiem darbs jau gan jau. Mums ir viena pasniedzēja, kura, mana psiholoģija, viņa stāstīja par to, ka viņi ir ar kaut kādiem šitiem reipistiem un killeriem runājusi. Viņam iemīlās viņus. Tā veicinies, nahuj dara. Viņš saka, es intervēju šo slepkavu. Es īstenībā viņu mīlu. Ja es pametu savu vīru, viņš man cietumā dzīvo. Es neprasīšu naudu. Tur bija tas, kas nozaļoja to galvu un izpist to galvu, vai kāds, ka viņš jau apprecējās. Viņš apprecēja kādus augstskolas pasniedzēju, kādus mākslas pasniedzēju vai kaut kas tāds. Viņi iemīlējās un apprecēja. Viņš tagad nevis vienkārši nogalināja, viņš tieši tagad nogalināja, nozaļoja galvu un pīsi kaut ķēmeni pliku. Tavu meitu iet pie viņas uz augstskolu, tas nav cool. Kas jādara? Jā.
Bet cik ļoti jāsamīlas, ja tu zini, kas cilvēks pēc slepkavība ir, ko viņš darīs. Tas ir tieši piesaist. Nē, tieši otrādi, tas to piesaist. Visi kaut vai Teds Bandijs, viņš tur visu piesaisties sievietes un nogalināja viņas. Un bija viena sieviete, kas bija no viņa aizbēgusi. Tā kā viņa zina, kas viņš ir, viņa gandrīz nomira no viņa rokām. Un tajā tiesas laikā viņi, šis stāsts, kas par to tiesu, viņi saskatījās. Un viņš vienkārši kaut kā tur negluži koķetēja, bet kaut kādu acu skatienu uztaisīja, un viņa tā kā samulsa, sāk smaidīt. Un tas vienkārši parāda, ka pohuj, viņš ir slepkavoja, nē, tur kaut kas nav kārtībā ar sievietēm. Jā, bet tas nav tā, pohuj, ka viņš slepkavoja, ja viņš tik skaists, bet es pieņemu to, ka viņš nogalināts. Tas tieši piesaistās, ka viņš nogalināja cilvēku. Tur kaut kas tas mistīrijus, kaut tā mistīrijus. Viņš kaut kāds psihais veids, bet es vienīgā viņu tā kā saprotu un savaldu. Jā, es izmainīšu. Jā, es izmainīšu, beigas zāģēt galvas sievietēm. Noliec zāģi. Jā. Tas neies to tēdi, beidz, tas neies to, tu šā neuzvedies. Viņš aizējām uz jūru. Jā, pastaigā. Izstaigāsim šo tavu niķi, ka tu vēlēs zāģēt galvas sievietēm. Tur kāds baļķis ir, pasazāģēsim to. Es turēšu galvu. Vai kaut kāda roņa līķi. Iedomājies, ja tu tādu cilvēku kopā un tu strādā, tev ir normāli gara darbdiena, tu atnāc mājās un tu atkal kauds līķis ir. Kaut kāds asins pa visu īstenībā asins un atkal jāpalīdz. Un viņš nesavācies sevi. Viņš nesavācies sevi. Viss izmētāts ar kājām, pat ne zeķēm. Tēti kasās pa galvām leduskapī. Jūs to teici, nafik savākt. Es tev teicu, galvas iet trešajā plauktā. Mēs šķirojam galvas šajā mājā. Tu nevar pie plasmasiem mest galvas. Viņas nevar sadalīties. Labo nazi. Pizdēts, Tā viņi pamest, jo viņš nemācēs sev. Es nevaru. Tas vienkārši dara, ko vēlas dzīvē. Es tā kā bebīti jūtos, šais sevs nemāc, man jāmazgā viņa zeķis. Tas viņam apnika, nevis es, ka viņš būtu slepkavējis. Un tad viņš tā kā, kāpēc tu domāji, es nogalinu? Viņš šitādi, tu man zāģē visu laiku zāģē. Vai tu gribi, lai es tev zāģē? Vai zāģē pretī? Labāk sieva zāģē tādu, nekā ka viņš zāģē sievu. Tas gan. Tik bija šis, tas, kas Jeffrey Dahmer, tas čalītis, kurš zāģē galvas homoseksuāliem cilvēkiem, plus viņš kā lejas kābis, madzinājus un mēģināja zombijas taisīt. Bet kas bija viņš mīlēja zāli pīpēt. Tas nozīmē, ka viņš stonā vienkārši aizēja, ko maizīt jau, es obļa galvas tā, what the fuck. Nelēkās tādu narkotiku, ko tu vēlēsi, kaut kāds vārtībīgs noziegums veikt. Bet es domāju, ja viņš bišķiņ ar kaut kādu novirzi, iespējams, viņam pilnīgi cits efekts ir no tā. Tev var būt, ka vienkārši kaut kas bišķi cits saslēdzās. Jā, ja tu vērtē pēc sevis. Tu sākāt, viņš ēd tos cilvēku, viņš to Maks Mančī sākās, to visu to cilvēku apēdīgā. Kur ir kāds geju aziāts? Es vienkārši skatās, es buļāju visu opēt, to čalu, jebalas, cik esam auka, esmu, ko es daru. Neatceros, jā. Bļaļ, atkal. Ja tu iepisi amfetamīnu un zāģēji rokas, tas ir kā cims un rokiet kopā, kā pīla ūdeni jūties. Bet ja uzpīpēji jointiņu tāds, tev jau tā paranoja, pa ko man paranoja? Ne, pa ko? Nē, ir gan, es diezgan esmu kaut ko. Tas būtu izvarot sievieti zem LSD, piemēram. Tas varētu būt diezgan drausmīgi pieredze. Viņa arī. Abiem diviem. Kas tie drausmīgi, jā. Šobrīd man tik ļoti nepatīk tāds. Tev savu jāda, nē, bļās, man šis tik creepy, es tik slikti jūtos. Jā, tad dari, bļā, šausmīgi lieta. Es jūtos kā sliktais, kaut kas tas. Tas dusmīgi man jūt, jā, es esmu ļoti dusmīgi, tu man izvēl. Jā, esmu beigt. Jā. Ko jūs domājat par droniem, kas krīt Latvijā? Es gribētu, lai tā nenotiek. Ape nav tie apgulā? Man liekas, ka tas viens brīdinājums. Jums apē vienīgā mājā ieldoja. Es nezinu, es neesmu bijis tur. Man neviens, man neviens jāpaskatās ģimenes šatā, man liekas, nekas nav rakstīts. Jā, viņi visu beigti. Okay. Jā, es man to jāapsās tagad telefonā, kad uzspied pauzi man īstenībā. Mēs jokojamies, bet man nav tiešām ģimene ko. Nē, bet es domāju, ka tagad, piemēram, bija 9. klases eksāmena laikā, latviešu valodas eksāmena laikā sākās tā trauksme, kā potenciāli lidot droni. Viņiem jāpārtrauc eksāmenis, un viņi varēs tikai pēc mēneša atkārtot rakstīt otro daļu. Un kaut kādiem tiem, kas nepaspēja nodot pirmo daļu, viņiem būs jāsāk no jauna rakstīt, viņiem cits eksāmenis būs. Bet tas vispār labi. Tev izmaiņa jautājums. Nē, tev nebūs tie paši jautājumi. Tas būs citi varianti.
Tad viens tos čomu drona aizsūt, vienu, lai lido pāri vienkārši. Jā, tā kā izsaukt, bumbu šito te... Jā, izpazvanīt, bet viņš uzspridzina dronu pie skolas. Bet, ja es dzīvotu pierobežā, man liktos nenormāli kreizī. Visu laiku tas telefons tā kā sāk. Tagad katru dienu, šodien bija atkal kaut kāds 2 reizes, man liekas. Vai vismaz 1 reize šis bija. Vakar bija 2 reizes. Un tagad būtībā katru dienu ir tā kā tām ķipa tur balvos un reize, ka ne, visu laiku ir tie... Bet viņi izmanto tagad kaut AI tehnoloģiju, ka tas drons lido, viņš nolasa šis cilvēks, ka viņš zina, ka jālido cilvēkā. Bet tad jau viņš moški nolasa, tas ir Krievs. Viņi lido tikai Krievos iekšā. Varbūt nav. Viņam nav ielikts, ka Latvija tēmē, teiksim. Tad nebūtu tik slikti. Viņš tikai latvieši, kas tāpat nesmukē. Bet, ja tikai latvieši Krievos lidot, tad nav tik Latvijā šausmīgi. Viņš jau uz grūti. Krieviem, viņš jau trenēts, lai skriet virsū naftas nolikt. Ka mums kaut vecā naftas nolikt. Jā, jo tas bija nenormāli skērī tajā rītā, kad tas notika. Jo, labi, tie droni lidojuši nokrituši, saprot, tas ticamāk Ukraiņu droni, viņi tur tā kā nobīdījās. Bet tad, kad tas viens dronis ir, ja viņš ir ķipa tur nobīdījies, kāpēc viņš ieskriet tajā naftas glabātuvā, kurā tagad nebija, bet kādreiz glabājās Latvijas valsts naftas rezerves, kas nozīmē tā kritiskā infrastruktūra, kas nozīmē, tas ir valsts noslēpums. Un, kad tā teritorija ir... Tu zini valsts noslēpumu? Nu jau vairs nav jau jūs visi arī zini. Jā, sorry. Tas vairs nav noslēpums. Un tas tā kā ir, tad liekas, nevar būt, ka tāda netīšām tieši drons iekrita tur, tā kā uzkrita tur virsū. Tas bija tāds skērīrīts, bet tagad jau. Bet jāsāk, laikam, uz pierast. Nenormāli reizi vakar bija Viļņā tas brīdinājums, kas nozīmē visai pilsētā jāskrien uz pagrabiem. Es vakar biju Lietuvā. Viļņā. Es vakar biju Viļņā. Es biju filmēt tur vienu projektu ar lietuviešiem. Un viņi teica, ka viņiem tieši šodien bija, vakarā. Jā. Man nekā vairāk nav ko teikt. Kā viņi komentēja, kā viņi to pārdzīvoja? Nē, neko. Viņi teica, jums jau bija ātrāk. Un viņi saka, mums šodien. Tā arī bija saruna vispār to. Tad būs Igauniem nākamajam. Viņi bija klānāki. Jā, un kreidis, domāju, no vienas puses labi, ka tagad mēs visu to sistēmu varam iztestēt. Tā kā, kas visiem cilvēkiem ko var jādara. spridzināt pirms kāds pamana vispār? Bet no otras puses cilvēks, ticamāk, tā kā jau viņiem apradīs. Es domāju, tajos pierobežu pilsētās liela daļa ir atslēgus to šūna prēdis, lai viņi vienkārši nenāk un nesūdz. Bet lai nebūtu, lai nāk visus kuldīgi tagad pārceltos. Mums nav vietas, mēs esam pilni. Palieciet savās Latgalēs. Kuldīgi slēgti. Tu saki, tu sevi uzskatīji, ka tu tur jau esi. Un tevi ņems apakaļ. Man ir dvēseles lai kuldīgai. Mans fiziskais ķermenis ir šeit studijā. Bet... Tas man liekas, tev nav dvēseles. Tev ir tā problēma. Es laikam katreiz tevi satieku, domāju, kur problēma ar tevi? Nē, kaut kā tu man kuldīgā satikt, tad man bija dvēseli. Tad tu likies normāls. Jā. Es nezagu naudu no tevs vairs. Tas bija mīļāks. Jā. Tu biji ļoti mīļš. Man šis pārtnes patīk kā cilvēks, bet tas uzlabot man dienu. Ja viņš nomest pie zemes, tad izskatītos muļķīgi. Viņam pat viss bīks ar tekilu un būtu jāiet nomainīt. Okay. Man patika. Tas man šāgad, ka, teiksim, pasēdies to. Kāds vecais basketbols, tas viņš bija labs. Bet viņš tagad traģiski nomirst. Viņš bija labs. Viņš nebija tik labs, viņš nomira jauns, tev viņš liekas labāks. Bet visu mūžīgi, ka tu nomirsti, paliec. Tu arī negribi beigt neko sliktu teikt par kādu, kurš ir nosprādis. Ne pa vienu. Izņemot. Tu zini. Bet varbūt nav tā, ka tu paliec labāks ar laiku, un tev sevī vieglāk klausīties. Tu vienkārši ar laiku pieņem to, ka šis klausies debīli. Jā, tāpēc ir vieglāk. Nevis tāpēc, ka tagad tas pirms tam tas stulbi, un tagad tas sakarīgi runā. Nē, protams. Man tā bija, kad es sākumā man bija jāskatās savu video, lai tā kā saprastu, varbūt kaut ko stulbu es daru uz skatuves, ko es pats nepamanu. Un sākumā ir grūti, bet Džons Stjuarts teica, kaut kādā intervijā, ka tev ir jāiemācās skatīties nevis kā uz sevi, bet kā tu kā skaties kaut kādu citu komiķu, kaut kādu citu čali, tā kā detēčojies no tā. Un ar laiku vienkārši tu sāc saprast, sāc skatīties vienkārši apmēram, ka tu vērtē kaut kādu random komiķi, nevis sevi. Bet es esmu skatījies kaut kādus savus pavisam vecos pirmos ierakstus un liekas, runā ātri, vai močī, ko es tu runā tik lēni? Tev bija kāda stāvs pēdējā laikā? Ja tev čomiem bija? Vai tev bija? Tikko
Aleksandrs. Jā. Pabeidza. Viņam būs vēl rudenī. Man bija pirms 2 gadiem, bet man tagad ir ideja jaunai. Un es pie viņas vēl, es domāju, vēl kādu gadu jāstrādā ir. Un tad jau, nākamgad, es domāju, būs... Bet ja tagad būsi psihoterapeits, tev būs tik īzī, tā kā materiāli savākt. Jā. Stāstiem. Vienkārši mani pacienti saucās. Tu vienkārši stāsti, ko tu psihi, ko tev stāsti. Viens atnāk un ķipa šak, ķipa Jānis. Viņš netā dzīvo. Viņš nāk, ko jūs savu mammu grib pist. Jā, Rihards Bērziņš atnāks, jā. Un tad tev būtu tāda interaktīvā, kurā tev arī būtu vidīgi, un tu īstenībā filmē tā kā... Ierakstus no terapijām. Terapijām, jā. Tas slēptā Check this out. Tu vajag mājā, tā kā publika, ķipa, kas tev pa vainu, ķipa, naku, tu te esi? Šizo aktīvais, bailīgi. Crowdworka pasākumu tvaitinē. Ko tev balss saka? Es esmu smieklīgs, vai ne? Tā būtu laba publika, tev viss, tu vajag mājā sēdēt. Viņi dejoja griezumās visā. Nē, šitā. Šitas tā nevar teikt. Bet viss cits tev būtu. Un tad viens sāk griezties tur. Jā. Kā atšķirās tā kā tev kā komiķim? Kas tev vieglāk ir stand-ups vai tev ir smējies par publiku pasākumu? Vieglāk ir smējies par publiku, jo tev nav jāgatavojas. Jā. Jo Jānis sākumā kaut kā tā kā man likās dīvaini, cik ļoti viņš uztraucas sākumā, jo tu nevari uztraukties, manā galvā, tu nevari uztraukties par ko, kur vienkārši ejam un redzēs, kā būs. Varbūt tu vari uztraukties, es gribu, lai ir labi, un tu gribi ceri, ka nebūs slikti, un tev ir bail, ka būs slikti. Bet tu nezini, kā būs. Parasti mums bija labi, tāpēc vienkārši ejam un mēģinam. Ja nebūs, tad tas neiet televīzijā nekur vai kas. Vienkārši mums nav nekādu likmju, jo mums nav... Ja es vairāk uztraucos, ja es eju ar sagatavotu materiālu, un tad viņš nobombīja. Es daudz sliktāk jūtos nekā, ja es aizēju, runāju ar cilvēkiem, un īsti nekas nesanāca. Tā kā, nekas nesanāca. Tu teici, es pat baigi necentos. Bet tas ir mākslas pasākums. Mēs Rīgā, kad taisam, tas ir par ziedojumiem. Brīva ieeja. Tieši tāpēc, ka mēs nevaram garantēt it kā. Lai gan pēdējos mums nav bijis īsti tāds pasākums, kur negribās pat naudu prasīt vai kauns. Bet tieši tāpēc, ka nav it kā tās garantijas, ka būs ahuēna, tad arī negribas prasīt. Bet ārpus Rīgas, kad mēs braucam, tad ir biļetes. Ko tu vēl vēlētos uztaisīt no tādu veidu šoviem, ko tu esi? Ko tu neesi pamēģinājis? Man ir, idejas kaut kādiem, vismaz 5 vēl šoviem, bet man ir jāatbrīvojas no dažām lietām dzīvē. Ne sievas. Un tad vienkārši, lai tagad rokas pīs, nesanāk laika tam. Pirmkārt, lai tagad skolu pabeidz, un tas pavasaru tagad būs bišķi brīvākas galva. Pagaid, tā tagad citu, ko tu mācies kopā, viņam jau ko 18 gadu, ne? Tas Tu esi vecākais kursā? Nē, īstenībā tas vidējais vecums ir, tagad jau vairs ne, bet tas kaut kā 30, es teiktu, ir vidējais. Ir mazāk 18, 19 gadīgo, kā es būtu minējis. Cik jaunāk, ja teiksim, tu mācies 18 gados, tu pabeidzi visu 23, tad tu esi jau psihologs, ka tev 23 gadi. Ja es aizēju... Tehniski, jā. Bet man ir 6 čalīs, kam 22 gadi. Jā, tā ir tā viņu, ar to viņi riskē, ka viņi nebūs tā kā uzticamība, nebūs viņiem gluži. Vai teiksim, es aizēju, viņš live streamo TikTokam, tāds, es īsti nemēlos, lai viņš live streamo, bet tāda Gen Z. Kur viņš tev pieskārās? Jūs neticēsiet, kur viņš pieskārās, kur viņam onkls pieskārās. Jā, tas otrajā daļā. Tā kā besītie TikToki. Un tad otrā daļa ir pēc 3 gadiem. Kas ir, kad tev saka, būs vēl viena daļa? Kaut kas ir, kur ir tas payoffs baigi, ir tas, ko tu gribi redzēt. Un tad viņš uztaisa 2 minūtes, tūlīt būs, vienkārši beidzas video. Jā, jau kas būtu, ja iemet vistu mikrovilni, un kas būs, viņš stāsta, kā viņš dabūja mikrovilnu un vistu meklē, un tad es to likšu iekšā un beidzās. Vai arī kaut kādā folijā, piemēram, ietīt, jo tev tā kā liekas, tur, uzsprāgs vai kaut kas notiks, un tad tieši viņš tā kā edžo tevi, un tad tieši pirms tu tā kā esi gatavs, tad nav beidzas video. Un es vairāk besīgi ir tie TikTok konti, kas sagriež YouTube vidīgus, tā kā vienkārši paņem YouTube video, sagriež 5 daļās, un saliek iekšā, un tad tu dabū to video skatīties, protams, viņi nogriež otro vai trešo daļu, un tu dabū tā kā, ir tā kā, tas huks tā kā noķer, un tu beigās gribi sagaidīt tās beigas, tas cliffhangers, tā kā, es gribu pasīties to otro daļu, tu uzspied uz tā profila, atver, viņš ir dienā 50 video ielicis iekšā, un tad tu scrollē un meklē, kurš ir bet tas. Bet nav ķipā Just Watch, tu uzspied Just Watch, viņš aiziet lejā uz to, ko jā, bet problēma bieži ir tas, ka tu,
noskaties, uzspiedz profilu, un tad just watch ir kaut kur. Un tu beigās vienkārši apnīk, zini, kā man tik ļoti neinteresē. Jā, tad tu vienkārši scrollē, un tur nevar atrast. Un nevar būt tā, un tad spiedz uz vidžikiem skaties pēc komentāriem, kad ir šis video ielikts, jo viņam arī nerādās. Tur bieži vien nevar atrast, kur kad ir bijis. Es nesen redzēju, un es nezinu, vai tā jauna funkcija, vai tas bija kaut kāds randomā, tur tas bija uztaisīts, bet skatījos part 1 kaut kam, un tur bija poga watch part 2. Un tādam būtu jābūt, man liekas, obligāti kā nosacījumam. Pusmāks citi, ja teiksim, liekot, tā kā filmas, teiksim, šīs izstāstas filma, man bija, ka es noskatos, bet citi liek, teiksim, ka viņi liek pirmo daļu, daudz noskatās, tad pusi aizies otro daļu, un tad beigās 5. 6. maz paliek. Tad jau neliek, viņi liek nākamā, ja 1 un 2. Tad jau ievēlāk iekšā, man vajag zināt, kā šī sūdīgā filma beigsies. Un vienkārši neapaldoju, viņiem galvenais dabūt cipars. Es tikai iesākot, ļoti sūdīgu filmu, ja es neskatītos, bet ja viņi 4 minūtes noskatīšos. Bet tur ir kaut kāds tāds random, ko viņi taisa, nezinu, vai tas kaut kāds ģenerēts narratīvs vai kas, bet bieži vien kaut kādām filmām, kur tev tā kā ir kadri no filmām, bet pa vidu, pa visu storyline izstāst īsi un kodolīgi kaut kāds tā kā narratīvs, kas tā nav tā filma, tā netika taisīt. Bet tā voiceovers? Jā, ķipa voiceovers, kurš tā kā samaro kopā, kas tā kā viss notika. Tādas neesmu redzējis. Un salīdzinoši tā kā, to filmu saspiež īsāk. Viņš vienkārši izstāsta, un tad viņi aizgatavoja. Tad viesi teica, viņš beigās. Viņš izstāsta visu filmu. Tā ir viena balss, kas man liekas, kaut kāda ģenerētā. Tādu balsi vajadzētu pilna garuma filmām draudzenēm. Jo citādi viņas visu izstāsta, nevis tur, kas viņš nomirs, kas notika, kas tālāk, kur viņi tur iet iekšā, kas šitais, kā viņi ir saistīti. Un es varu vienkārši, es zinu tik pat, cik tu. Kāpēc tu man prasi? Vajag tā skatīties, ko klasiskās filmas no 60. gados noskatījos. Labi filma, ka tiktu kā Summaries. Citizen Kane, es skatījos, viņš ir. Es zinu, tas tā kā Amerikā ir tas, kaut kas for dummies. Tas dzeltenais ar melu, kur ir konspekti. Bet tā bija, man izmeta reklāma kādā aplikācijai, kas ar laikam domāt amerikāņiem lielākoties, ka ja tu vēlēsi izlasīt visu šīs klasiskās grāmatas, kas summary, tu mēs esam Margarita, tad mēs 5 lapusēs izstāstam, kas notika. Ja tu vari lasīt grāmatu kā idiots, ja? Ka vienkārši vēlēsi, lai tu es zinu šos tēlus tie grāmatā, vienkārši tu neko neizlasi, vienkārši mēs to fiks 5 lapusēs izstāstam, kas notika. Tas nākamais levels, kā piemēram, tu vari izlasīt grāmatu. Un tad tie, kuri ir grāmatu lasītāji, tu viņiem pasaki, es noklausījos audio grāmatu, viņi tā kā, tas neskaitās. Un tad tie, kas klausās audio grāmatas, kad viņiem kāds pasaka, es noskatījos summary video. Ja tu vēl filmu, tad vēl nākamais līmenis ir filmas un noskaties. Es noskatījos filmu, bet tas īsti neskaitās. Tu neesi lasījis grāmatu, tu nezini visas tās detaļas, un tad tu vienkārši izlasīji summary. Un tad, kas tad ir tālāk vēl? Ja tā kā ir grāmata, audio grāmata, filma, summaries, nākamais būs vienkārši tā kā mīms, tas tur, kur bilde ir komiks vienkārši. Sākā šitā, tas nomirst, šitā beidzas jāprecās. Gan jau vēl kādā līmeņā tā, jā. Summary uz 2x ātrumu. Es domāju, ka grāmatām plotlines var infografikā diezgan viegli taisīt. Jā. Slidešos ar 5 slaidiem tiks kā kaut dziesmu, kas skan. Es kaut kādu Breaking Bad esmu redzējis infografikas. Bet tur bija vairāk par kaut kādu. Viens bija par kā Voltam mainās apģērba krāsas un toņi pa sezonām. Jā, es kaut kā redzēju. Man ļoti patīk viņa mašīna, kas bija. Viņi speciāli ņēma, lai viņi būtu neglīta mašīna. Pontiac Aztek. Viņa smuka. Ir tīpaši tajā štatā dzīvot, man liekas. Funky. Tāda kubikāņa, bet viņiem piestāvēja. Jā. Viņi bija domājuši, ka ņēma speciāli tādu neglītu mašīnu, lai viņš tāds garlaicīgs skolotājs. Bet man tas obligāti šī ir tā kā. Ja, teiksim, ja tā būtu kaut kāda neironiska patika? Jā, man būtu tā, ja teiksim, šī ir kaut kāda Tesla veidīgā, kas maksā 120,000. Jā, gesti, viņi izstāsta tādu, inčīgi tādu. Tā kā pus Cybertruck, pus Tesla. Rēcīgi izskatās, kad tos atstekus tūnē, kad tu ieraksti Pontiac Aztek tuning, un tad tur viss kaut kādi rezultāti. Tas bija fun. Es arī sen esmu skatījies, būtu jānoskatās Breaking Bad. Man tieši čoms atsūtīja nesen, ka viņš sācis skatīties. Atsūtīja kaut kādus screenshotus un beigas sagribējās. Tu redzēsi screenshot ar pēdējo ainu? Nē, viņš jau arī redzējis. Viņš ir redzējis visu. Jā, viņš ir redzējis vairākas reizes. Es arī esmu vairākas reizes redzējis, bet tas mans mīļākais seriāls. Un tas bija pēdējais seriāls, kur es atceros tādu. Es viņu skatījos pēdējās sezonas, kad viņš gāja real time, un tad bija jāgaida sezonai. Un tad, kad Hanks uz poda saprata, lasīja to grāmatu un saprata momentu, spoiler alert, Volts bija vainīgs. Viņš redzēja 2WW.
Un viņš tā kā pacēla acis, ak, Dievs. Un tad bija kāds, beidzas sezona, un ir jāgaida pusgads, vai cik tur bija. Tas bija tā kā... Sen nav bijusi tāda sajūta, tā kā, bļā, es tik ļoti gribu redzēt. Tas bija tā diskusijas, ja tajā Breaking Bad sabiedrē, būs kas notiek, ko viņš darīs. Un man bija arī visādas teorijas, un neviena nebija īsta. Es domāju, ka viņš tur tā kā kaut ko darīs. Nevis vienkārši iznāks uz lieviņa, brauc mājās, viņš to grāmatu. Man liekas, tas bija viens no iemesliem, kāpēc Game of Thrones bija tik sūdīgs beigas, jo visi tie fani, kā varētu beigties, viņi varētu šitā beigties, kas būtu visloģiskāk un inčīgāk, bet tiem, kas taisīja to seriālu, to nav, bļē. Visi jau gaida, ka tā beigsies, mums tā kā visi jāpamaina. Tad tas mošs viens no iemesliem, kāpēc viņi pilnībā ko random beigas uztaisīja, ko šito neviens nebūtu nolasījis. Bet tik idiotiski tas iemesls, kāpēc viņi nobeidz tā, ir burtiski viņiem apnika. Viņiem jau beidzās materiāls, tas fujaks jau... Materiāls beidzās, bet tas moments, kad viņi tā kā grāmatas beidzās un viņi sāka paštaisīt, varēja ļoti just, ka vairs J.R.R. Ne, tas nebija J.R.R. Kā viņš sauca? Nav svarīgi. Jā, J.R.R. Martins. Yeah. Es sajūtu Tolkiens. Kā sauc Tolkienu? Arī nav svarīgi. Arī... Nē, tad Mārtiņu kaut citādāk. Kaču Mārtiņš. Resnais. To varēja just, ka vairs viņš to netaisa materiālu, lai gan viņš tur kaut ko overviewoja visu. Bet jā, ļoti strauji aizgāja visu kvalitāti, visu dirsā. Un viņi vienkārši tā kā mums izaibalš tas seriāls. Es gribu kaut ko citu darīt. Vienkārši, davai čakarējam. Un tik idiotiski tur tie pavērsieni bija. Un tā kā tēliem neraksturīgas rīcības. Puskiņiem labi gāja, viņi bija tā kā, visi tie tēli bija ļoti zināmi, viņi bija tā kā kultūrāli ļoti nozīmīgs šovs. Un tagad, ja viņš beidzās, nevienam nav nekāda atsauce, vai neviens Halloweenā neģērbjās kā Game of Thrones, tā kā tieši nulle. Tad tas Jon Snows, viņš bija tā kā lielākais tēls pasaulē kādu laiku. Un tagad viņš nekur netiek pieminēts nekādā. Viņš būtu tā kā, jebkurš Star Wars tēls, kaut kāds Luke Skywalker. Viņš bija tik liels, un tagad es pat aizmirsu, kas fujaks bija. Tas varēja būt rīktīgi episki. Ja nobeigtu viņu vismaz pat ne tik krūti, kā Mārtiņš izdomātu, bet viņš vienkārši iesāk rakstīt, bet kā lai es to savēlu kopā, un tagad visiem šodien es nezinu, un tad, jo tev viegli, un tas vēl moškas savienās, vēl tas notiek, un kāds beigās sapīsies kopā, tas es nezinu, es zīmēju jaunas līnijas, un es negaidu, kas piebeigšu. Es redzēju to House of Dragons, vai kā viņš sauc? Nē. Ak, tev blondie visi. Viņš esot labs, bet es arī neesmu redzējis. Bet par to, ka ir tā sajūta, ka sezona beidzās, nevar sagaidīt nākamo sezonu. Tās sajūtas dēļ es sāku vispār kačāt seriālus. Jūs atceros, ka bija Prison Breaks, bet TV3 gāja. Un es noskatījos pirmās sezonas beigas. Yeah. Un man bija tāds, oh my God, tik nevēl interesanti. Un skolā kaut kas teica, bet ir jau otrā sezona, ko tu stāsti, kā var tev. Un tā es iemācījos kačāt seriālus. Un ar to man viss sākās. Es gribēju uzreiz, zināju, ka ir jau otrā sezona. Un tad es sāku viņu, tas bija pirmais seriāls, ko es sāku kačāt. Un pēc tam no tā brīža es beidzu televīziju. Kaut kādā 10. klasē beidzu televīziju palēlam skatīties, jo es pārsvarā pie televizora, es nokačāju seriālus, ieliku viņus flash drive, piespraudu pie DVD playera un skatījos vienkārši televizoru mājās, tāpatās kā parastos seriāls. Un tad man bija tāds, kāpēc man skatīties Latvijas seriālus, visus tos, kur viņi rāda gadu vai 2 gadus vēlāk, es varu tās jaunās sezonas skatīties. Un ar latviešu tulkojumu. Jā. Man rīktīgi patika Homeland pirmās 2 sezonas. Jā. Un viņas dēļ es gandrīz skolu nepabeidzu. Jo bija tā, ka, vēl vienu epizodi, un tad es rakstīšu to darbu. Un viņu nobeidzas ar tādu cliffhangeru, kur tāds, jūs motherfuckeri, vēl vienu epizodi. Un tā es noskatos vēl 5 epizodes, un esmu termiņu nokavējis un izžopu. Viņš ir tā Claire Danes, kas spēlē to sievieti galvenajā lomā. Viņa ļoti labi māca seju tēlot, tā kā mīmika, tīpaši, ka uzsāca panikā sievietes, viņai sāk ļoti labi. Bet viņi par daudz, viņai labi sanāk, vai liekam, ja visu laiku izmantojam. Es pirms skatījos kaut kādu citu seriālu, ka viņi bija, un viņi vienkārši visu laiku šo seju taisa, bet nav tāda situācija, viņi visu laiku tādu panikā, tā kā vienkārši spamo to vienu mūvu labāko, ja tagad par daudz. Nu jā, ja tas ir kā basketbols, kurš pāk normāli driblēt, tas visas situācijas pārdod. Bet joks, to labs joks pat šitiem spāņiem bija, vai liekam visu laiku tādu, beigās apnīt, ja labi saprat, ja tu māki mošku citas lietas, nevis tā kā vienu lietu tikai ieliek, bet tad par daudz. Man tev bija jautājums viens, skaļi. Tev kā, tas šodien redzēju Instagramā to, ka Jānim Kreičmanim ir jauna frizūra. Tev kā frizūra ekspertam,
Jā. Ko tu domā par viņa muletu? Jānis Kreičmans Viņa ir uztaisījis muleti sev tagad. Ja man noteikti ir pozīcija komentēt citu frizūras. Ko Vai es domāju? tagad smejoties par publiku, tev būs vieglāk, ja tev būs viens, par ko es laiku smieties? Vai jūs Es viens varu- par otru nesmieties? Mēs smējamies konstanti. Es varu pateikt tā. Jānim varētu piestāvēt molets. Bet ne konkrēti šīs. Viņu tur tā kā ar tiem garumiem var bišķiņi variēt. Jāpieķūrē, Jā. Nu jau vairs, man liekas, nē. Man liekas, jau sākumā vajadzēja. Man liekas, augšā šeit jābūt bišķi garākiem ir. Tā kā jāatstāj garāki. Bet kopumā ir ok, vienkārši ar laiku piekuriķēs. Zini kā? Es gribētu, lai varētu riktīgi izraikt viņu, lai būtu daudz debilāki. Bet viņiem tik slikti neizskatās. Diemžēl. Tas viņa tēlam gan jau piestāv. Būtu dīvaini, ka viņš to caur uzvalkos uzstāšos. Tas, kā es uzvalkā veids, bet kāds mulets, Kreičmanis, jāgēst. Man tieši rādījās viens video, kur tā pasākumā korporatīvajā, ko izlas kaut rīlos, kur Kreičmanis uzstājās uzvalkā tieši. Un skatījos, un tas bija tik dīvaini sajūta, tā kā es nevarēju vispār. Tas liekas jocīgi tas. Jā, tas ir. Es viņus esmu redzējis 3 reizes varbūt uzvalkā, un katru reizi ir šoks. Jā. Es kaut kā biju domājis, muleti pamēģināt. Es aizgāju pie friziera, ja es apsēžos, ja viņš nāk klāt un jautā, kā mēs griezīsim. Uz tie pēdējā sekundē tas tāpat kā tagad. Man tā ļoti bieži ir ēstuvēs. Kad es izdomāju, es ņemšu kaut ko rītīgi kreizī, es ņemšu šito random lietu, un esmu izdomājis, un nāk tas, un ko ņemsim, karbonāta kartupeļu. Būs free kartupeļu majonēs. Cīsim. Jo pārsvarā es nevaru, man vienmēr grūti izdomāt, ko es gribēju ēst, vai to, vai šito te. Un es kādreiz ļoti par to stresoju un ilgi stresoju, un tad vienā brīdī saprastu, ka es beigšu uztraukties. Es būšu paēdis jebkurā gadījumā, un visticamāk, jo pretīgi nebūs. Un tas man ir palīdzējis atklāt tik daudz random ēdienas, kurus arī ēdis, ko ēdienas, kurus man tāds what the fuck, bet toreiz paņemt karbonātu būtu daudz labāk. Bet tomēr tāda brīvāks uzskats. Jo kādreiz tas brīdis, kad nāk viesmīlis klāt un prasa, vienmēr bija tāds nenormāls stresējums. Jo man ir 3 lietas, kuras žonglēs ar 3 lietām, un viņš tūlīt prasīs, un es neesmu izdomājis. Man tāds pirmā lieta, ko es pasaku, to es ņemšu, un tas sēd domā, pēķis, man nezinu, vai šito gribēju. Man bija čomam tāds nelāks ieradums, ka pie mums pienāk viesmīlis, vienalga, vai mēs esam tikko apsēdušies, vai kad viņš teiks, nav neko izpētījuši, ka man kaut stāsts nav pasies ēdienkartē. Viņš pienāk klāt, jūs, Džeks, gatavi? Viņš jau jā, esam. Un viņš sāk, skatīties. Viņš kaut minūtes 2 tās pētos. Viņš jau super lēns. Es šito, es sēžu. Vai pienāk tālāk? Nē, tūlīt. Viņš vēl 2 minūtes. Un jā, šis tā kā nevar tā darīt. Mans vīz plauks sēžos pa daudz. Es izskatos slikti tev blakus, jo es izskatos pēc tāda, kas tā darīt. Bet tu jau pasaki, ko tu gribi, un tad uz viņu gaidi, vai arī tu gaidi, kad viņš pateiks, bet tu jau zini. Nē, es jau pateicu, labi, man būs vists, un tie tev šos, ok, un tad aizem 5 sekundes. Viņš tāpat nahu skatās. Vai, teiksim, pienāk, mēs abi apsēdām, jā, mēs esam gatavi. Man tagad nahu jāskrien cauri tāds. Mošas kaut ko īpaši sameklējuši, man tagad nav laika tāds. Jā, es Āgenskalnu tirgu šādu aizēju uz to gastro lietu, un tur ir fei, kur es ņemu visu laiku vienu pasūtījumu, viena veida. Un man gribētos pamēģināt citus, bet es zinu, ka šis man ļoti garšo. Un tieši tāpēc, ka es zinu, ka es nevilšos, tieši tāpēc es negribu eksperimentēt. Jā, tas ir. Jo tev ir variants, ka tu paņemsi kaut ko citu, un tās opcijas ir, ka tas būs kaut kas labāks par parasto, tas būs kaut kas tikpat labs, vai tas būs sliktāks. Jā. Un kopumā tu esi ieguvējis tikai tad, ja tas ir kaut kas labāks par to. Un tā ir vismazākā iespēja. Ja es iegūšu kaut ko tikpat labu, tad drošāk labāk ir paņemt. Kāda atšķirības tev varētu ņemt to pašu vienkārši. Bet Feifejā bija maza ēdienkartes, kaut kāda blakus dzīvojas, ik laikam sūtīja. Bet es izgāju cauri visam, ja nē, tad šis labākais komods laik ņemt. Bet kā nūdeles, man liekas, pīle, tad tumšā mērcīta, vai es nezinu, vai tā pastāv. Es ņemu nūdeles ar cāli un ķiplokmērci. Jā, ķiplokmērci. Viņš ir tumšs, ne? Jā, tas ir vislabākais. Mēs visi gājuši aplink cauri, ja kāds vēlas eksperimentēt Feifejā, nav jēgas ejiet citur. Es pīli nevaru atļauties, tāpēc. Nē, man liekas, tas bija cāls tieši. Es domāju, tā nebija īsti, tas bija kā... Es Feifejā ēdzu tikai vienu lietu, un tā ir tā, jo Kugrēns viņu ieteica un teica, ka tas ir jāņem, un nekad neko cits nepaņems. Kas tas ir? Tas ķiplokmērci. Un galvenais, es to ar pirmo trāpīju, un kaut kā es bišķi pamēģinājis, bet tas vienmēr bijis go-to. Vai tāpat vistiņās, tu neņem kaut cūgaļu, bet arī rīsiem, tajā uz Matīs ielas. Vistiņā,
Kāds pie daiviņām. Visnījās gan es diezgan eksperimentējis. Esmu diezgan daudz dažādas lietas, un viņiem visas lietas labas. Nu, tur man nekad nav bijis kāda lieta, ka šito te nevajag ņemt. Tas, ko viņi dara, viņi izdara labi. Nu labi, paldies, Kalvi, ka tu atnāci. Paldies, ka uzaicinājāt, paldies, ka apsveicāt. Jā. Lai tev labas turpmākā dzimšanas dienas atzīmēšana. Lai tev daudz dzimšanas dienas. Cik tu vēlaties dzimšanas dienas, ja tev būtu jāizvēlas tagad? Ja tev jānosauc cipars, un tu nevari. Tu nezini, kā tev iedzīvē, moš tu būs kā. Nu, vēl 2 vismaz. Tas bišķi pamās. Tas ir labi, mums vairāk. Nē, pārējais nesvinēšu vienkārši. Es vēl 2 nosvinēšu. Man liekas, to piestāvēt. Es esmu to ieteicis, bet it īpaši, teiksim, tu plāno kļūt patiešām tā kā psihoterapeitu vai tam līdzīgi. Ja pie tev nāk pacienti, lai tu izskaties nopietnāks, tev vajadzētu attauzēt matus. Ka tev būtu tādi sāniem, un tu izskaties vienkārši viedāks. Ja tagad izskaties, bija šī bailīgs, bet ja tev būtu tādi iemēs, tā kā Ļeņinam bija šī tādu sāniem. Tagad? Un brīlē, šis ir ok, bet vēl bija šī māte sānos, no augšā tu vienkārši viņš tās no vietas. Nu, vai viņš tad izskatījās arī vietas vai arī pēc sērijas slepkavas? Nu, jā, bet tad viņi atvērtos. Tic man, nē. Man mati ir, tā kā tagad čalim sāk te pūciņi parādīties, man tā ir šeit uz galvas visur. Bet, bet tas tāds labs, tu kā pasniedzējs izskaties, man liekas. Tu būtu kā augsts, tagad kā jauns fujeks, kā stand-up komiķis, tad būtu kā psiholoģis pasniedzējs. Man liekas, kopā tomēr vissliktāk izskatās tie džeki, kuriem tā kā nav tā matu situācija tāda baigi bieza. Un ka viņi nespēja saņemties to un pieņemt to. Un viņi turpina audzēt un turpina kārtot, lai tur kaut kas tā kā būtu. Jā, bet tev iet tādā Komover. Tādā līnijā, ja tev sāk bišķi pa daudz uz sevi nevar radīt. Ja tev sāk atkāpties bišķi tā kā sānos, ka tev tiešām jāķemē. Tad izstāst stulbu dzenu uz nulīt. Ja to galīgi atkāpjas nahuj, tā kā es atvainojos, to diezgan izstāst. Tad labāk atkal izskatās, ka vienkārši tāds, esmu pašpārliecināts, man pofīgi, man nav tāds, skuj galvu katru tāds, man tāda bišķi mati ir. Pofīgi, tas izskatās atkal labāk, ja aiziet uz otru pusi. Bet zini, kas ir pa matiem? Es jau bērnībā dzinu, jo vienkārši man bija slinkus, man negribējās matus. Tad es kaut kādu laiku sāku jau ar stand-up nodarboties, tad man bija mati. Un man iepazina sākumā kā čali ar matiem, stand-upā. Un tad es nodzinu. Bet man tas bija vienkārši, man tur sāk kaut kādā parādīties pleķi. Es pohuju nodzīšu. Jā, tev bija mati sākumā. Jā, un man bija tā kā pohuju. Bet man konstanti cilvēki saka, ka tev besīgi, ka tu atkāpsi vai ne. Un to vienmēr saka cilvēki, kuriem ir mati. Viņiem laikam, vai viņi jūt, ka viņiem sāk atkāpties vai kas, un to viņi man kaut ko dirž. Un mēģina man tā kā piešot bumbas, ka man riktīgi uztrauc tas, ka man reāli pohuj. Es domāju, tas ir diezgan ērtāk dzīvē. Bet vizuāli būtu, ka tev točs būtu, ka visi zina, ka tu esi pašpārliecināts, tev pofīgi, ja tu atlaisti tos mācības šī, ka tu nedomā, ko citu par mani padomās, man bail. Es jau pietiekami slikti izskatos, tā kā tu gribi, lai vēl. Es kā piestāvēt tieši. Nē, bet man ir arī paveicies ar galvas formu, jo ir cilvēki, kuriem diemžēl matē atkāpjas un ir hujova, un viņi nodzen, un ir tāds, tev kantes tur. Bet tu biji pirmais klikpārēnais komēdija Latvijā. Guzenko, man liekas, nekad nav bijuši matī. Es neatceros Guzenko. Guzenko bija ātrāk par Guzenko. Vai Guzenko tu sauktu par plikpauri? Tagad jā, bet viņam kādreiz bija tas pats, Bruce Willis, bet viņam bija, centimetrs varam kaut kā tādu. Tehniski viņš nav plikpauris, bet tāds es īstenībā kurā gadā es nezinu, es nevaru to. Tas Saškevičs, man liekas, ka varētu būt pirmais. Nē, bet viņš jau bija vēlāk, viņš jau vēl sākus. Jā, es nezinu, kad sākas Saškevičs. Jo man nav atmiņa, es uzstājos ar Guzenko kopā, un man nav atmiņa, ka viņam mati būtu bijuši, bet moški bija. Bet nav no tām gaismām, ja bijuši zem gaismas tādas, laikam uzstājieties, ka tev uz laiku uz galvu spiež un ķipā. Jā, tāpēc man ir jāpadara. Ko? Nē, tas nav. Mums jau nespiež gaisma no aizmuguras. Jā. Piedod, bet tā ir ģenētika. Kā tev ir fāterim ar matiem? Man paveicās, man ir 50. Ja tu dabū matu gēnus no vecstāva lielākoties, vienu no vecstāviem. Man viens galīgs plikpārs bija, un vienam bija tāda paša mata, kā man viņam bija kaut kādos 80 gados. Man bija daudz, līdz 30 gadiem, ja to neatkāpjas, tad tev neatkāpsies. Man bija visi te gados, vai es vinēju konfliktu vai ne. Man tagad vēl palikuši matās, es vinēju. Jā, tā kā bija šī atkāpties, bet tas būtu pofīgi. Forši. Bigos tiktu kā fujeks, kas stāstīja, ka viņš viņam atkāpjās māti, viņš mēģināja cīnīties, viņš tās nābas mākšas Turciju. Viņš nejauši atklāja, ja viņam uzvārds, viņš ir amerikāns, viņam uzvārds kaut kāds Kaviljo vai kaut kas tāds, kas viņš atklāja, ka tas spāņu valodā nozīmē plikpāvers. Kas viņam bija gēnos, visi bijuši plikpāvi, tā ka viņam bija pat ģimenes vārds plikpāvšās, man epizodi jau. Karalis teica, Kaviljo. Labi.
Babi. Domāju. Jā, čau, paldies, ka klausījāties, kamēr Bāliņš joprojām ir. Vispār par Bāliņu runājot, man liekas, viņš ir čist mazohists. Iedomājies, viņam riebis nenormāli lidot, un viņš ir aizlidojis. Lidoja nenormāli tālu uz tā aizem. Viņš tā izmē, ja? Jā, un tad viņam nenormāli nepatīk, jebkura temperatūra ir, kur ir starp 21 un 23 grādiem. Un viņš aizbrauc uz vietu, kur nenormāli karsts ir. Tā kā tu aizbrauc Un mitrs. un mitrs. Un zināms, kā viņš dara visas lietas, ko es viņam Plus viņš aizlidojas tā aizem, jo, teiksim, man nepatīk lidot, ja tie lielie lidojumi mazāk bailīgi, tad nosēdēs, ja labi, es nedomāju par lidošanu, līdz lidošu atpakaļ. Bet viņš nahuj lidos no salas uz salu mazajām lidmašīnām, mazajām taizmešu lidmašīnām. Ja tev nepatīk lidot, tu nevajag teikt, ka tev nepatīk lidot, tu esi gatavs kāpt kaut kādās taizmešu lidmašīnās, kur 40 cilvēki ielien iekšā. Pēc šīs loģikas spriežot, ja Bāliņam nepatīk vīrieši un nepatīk daikti, ko viņš tā aizmē darīs? Jūs jau sapratāt. Jūs Es tieši gribēju prasīt, vai viņš lidoja zupu dēļ vai arī Zufa. zupu dēļ. Jo viņam tas fogaršo, kas tur Jā, es domāju, ka viņam tur viņš visu kaut ko pagaršos. Sārtelis. Slavenās taizemiešu kurīvurstas. Labi, paldies. Visu labu, paldies.